Vai tiešām tu gribi bērnu, kurš ir 100% vienmēr paklausīgs, kurš nolas tavas domas un izdara jau visu, kā vajag, pirms tu esi paprasījusi? Kas, ja tu pateiksi, ej, sēdi zīmē dinozauriņus, sēdēs dinozauriņus līdz kamēr tu pateiksi pēc 3 stundām, ok, labi, beidz, tagad dinozauriņus, tagad ej, es nezinu, stādi kartupeļus. Vai tiešām tas ir tāds bērns, kādu tu gribi? Es jau uzreiz varu pateikt, tas nav tāds bērns, kādu tu gribi, un šodien mēs ar Lindu patirzāsim drusciņu šo te tēmu, lai tu saprastu, kāpēc tas nav tāds bērns, kādu tu īstenībā gribi. Um, Sveicinātas atkal podkāstā Var un Vajag, kur mēs runājam par to, ka patiešām var dzīvot labāk, vieglāk un savādāk, kad tu sāc strādāt ar sevi, dziedēt savas traumas un uzņemties atbildību pašai par sevi. Aiziet, Linda, pasaki, kas tu Es esi. esmu Linda Kronbergs Vence, transformācijas mentore caur mīlestību, jo katram stoperim, katrai lietiņai, kas tevi attur darīt un sasniegt to, ko tu patiesi šodien vēlies, ir, es redzu daudz, daudz dziļāks iemesls, kuru atrisinot, mēs varam ietaupīt laiku, spēkus, nervus un visu pārējo, lai sasniegtu un ieviestu savā dzīvē daudz, daudz vieglāk un uz palikšanu. Un mani sauc Inese Zvingevica, un es esmu prāta un zemapziņas transformācijas eksperts. Un katru dienu darbā ar saviem klientiem es pārliecinos par to, cik brīnišķīgi dzīve transformējas un mainās tad, kad mēs atbrīvojamies no tiem dubļiem, ar kuriem mēs esam aplipuši. Un mēs noticam sev, mēs noticam iespējām un dzīvei, un vienkārši dzīve nevar nemainīties, ka to ar sevi strādā. Un ko es domāju ar dubļiem? Nu, tās ir visas tās programmas, ko tu sevī nes, visas dzimtas programmas, visus brīnums, ko tu esi uzņēmusies, savākusies no šīs dzīves iepriekšējām un vēl nezinu no kurienes. Visas bailes, visas fobijas un viss pārējais. Viss, kas tevi bremzē, lai tu izietu savā kaut kādā unikālajā potenciālā, jo tu neesi sabojājusies, tu neesi slikta, tev nav jāizņem ārā sliktais un jāieliek iekšā labais. Tev ir vienkārši jāaizvāc viss tās, kas neļauj tev sajust īstenībā to savu vērtību un spējas un visu pārējo. Un man šķiet, ka nav lielāka trigera pasaulē kā bērns. Jā, Un jau, jo jau sākot ar ienākšanu šajā pasaulē, ja tev ir licies, ka tev ir viss kārtībā attiecībās ar mammu un tēti un vīra māti un vīra tēvu un vecmāmiņām un opīšiem, tad, kad tev piedzimis bērns, tad, kad tu saproti, ko tas nozīmē, um, tad jau no pirmajiem saviem mēnešiem tas bērns, ko dara, viņš tev uzplēš visas tavas bērnības traumas, nedziedinātās. Nu, tad mamīt, tiec galā. Tas ir tikai sākums. Nu, tāpēc ir forši pastrādāt pirms bērniņi ienāk dažreiz. Jā. Bet, jā, teiksim tā, bērni ir burtiski dieva dāvana, dieva svētībiņa šeit uz pasaules, un viņi ienāk jau veseli. Um, Nevaru tā kā latviski, tā kā pjūri, tādi, nu, Tīri un pilnvērtīgi. pilnvērtīgi. Viņi ienāk jau, viņus nevajag labot. Un tas, ko
es teiktu, nu, noteļ mēs abas esam gājuši tam cauri. Mēs esam dēļ savām nu, nevis nesalabotajām, bet dēļ saviem, nu, jā, teiksim, tā kā tu iesāki dēļ tiem dubļiem, bet dēļ tām programmām, kas mums ir, kādās sociumā mēs esam augušas, mēs esam caur to prizmu mēģinājuši savus bērnus laust. Nu, tā kā neapzināti, ne jau es tagad ņemšu un salauzīšu savu bērnu, lai tur viņu pārtaisītu. Nu, nē, visdrīz tā laušana ir caur to, ka es gribu, lai viņš būtu labs, paklausīgs, veiksmīgs, un ja es viņam neiemācīšu, ka viņam tur šito 1, 2, 3, tad viņš dzīvē neko nesasniegs. Mhm. Tās ir vislielākās lamatas, kurās iekrīt, es gribētu teikt, pilnīgi visi vecāki, kuri nav apzināti, kuri nav dziedinājuši savu bērnības sāpi, savu bērnības traumu. Jo tas bija tas, ka, nu, tā kā mēs esam tie, kā mūs audzināja, kāds bija tas modelis ģimenē, Mhm. kurš bija galvenais. Nē, tepat nav par galveno, bet kāds bija tā kā, kur bērnam bija tur? Bērns bija tur, ai, nu, tu sīkais tur muti, pieaugšie runā, Mhm. vai bērnam bija tomēr kaut kā, nu, ka viņu tā kā vērtību, ne jau, ka viņš tur, atkal saprot, šitien ir divas galējības, ja, kad bērns pēkšņi nosaka visu, ka visi dejo pēc viņas tabulas un ka bērnam nav vispār nekādas teikšanas. Tie abi ir grāvi. Mhm. Un tieši tāpatās, jebkurā, nu, tā kā pilnīgi jebkurā jomā par ēšanu, ja mēs tur tagad ēdīsim tikai vienu produktu, kur super, uber kūlo, nu arī neies krastā, vai ne? Vai atkal Mhm. neēdīsim kaut ko, visam ir jābūt balansā. Par ēšanu, dzeršanu, runāšanu, skriešanu, būšanu, visam ir jābūt balansā. Un tieši tāpat arī bērnu. Kā es saku, bērni ir jāmīl, nevis jāaudzina. Un šeit ir milzīga izsaukuma zīme. Jo mūsu paudze, es gribētu teikt, mums ir stipri jāpiedomā, ko nozīmē vispār mīlestība. Mīlestība nav neierobežot bērnu, atļaut viņam darīt visu, pirkt visu pēc kārtas. Tā nav mīlestība. Ierobežot bērnu, neļaut viņam neko darīt, tā arī nav mīlestība. Bet mīlestība ir tāds tā kā vidusceļš, un jebkura darbība caur mīlestību būs, mēs viņam teiksim kaut ko aizliegsim, bet mēs aizliegsim tāpēc, ka nu, caur mīlestību, nu, nezinu, tas viņam apdraud dzīvību. Vai mēs iedziļināsimies, kāpēc vispār mēs viņam sakām šitam nē. Mhm. Tas ir pats būtiskākais. Bērns pajautā, pirmā atbilde ir nē. Un man vecākais dēls, man liekas, sāk jautāt, kāpēc? Man ir tāds. Nu, tā kā, tad, kad es sāku aizdomāt, pirmā reakcija bija, tāpēc, ka es tā teicu. Mhm. Kuram šis ir pazīstams? Nu, kā mums tā teica vecāki, vai ne? Es tā teicu, tāpēc tā ir. Man nevienam nekas nav tā kā bezmazliet jāpaskaidro. Mhm. Un tad, kad mēs izaugam, ir divi varianti. Vai nu mēs nekad neizaugam, vai nu mēs izaugam. Un tad, kad mēs izaugam, nu labi, sāksim ar to. Tad, kad mēs neizaugam, tad mēs arī baidamies, ja arī liels cilvēks baidās pateikt savu vārdu, jo viņam ir iemācīts, ka bērni klusē. Iekšēji viņš vēl joprojām ir 5-gadīgs, 3-gadīgs, 10-gadīgs, 7-gadīgs bērns. Un viņš klusē, viņš neies nekad savu viedokli skaļi neizteiks, tāpēc, ka viņam ir iemācīts klusēt. Otra lieta ir, ka tomēr mēs izaugam, un ko mēs darām? Mēs sākam močīt uz saviem bērniem. Tāpēc, beidzot es esmu izaugusi, Mhm. beidzot man ir runas tiesības, un tu Mhm. tagad bērns sēdi klusē. Jo tad, kad es biju bērns, es nevarēju runāt. Tāpēc tu Mhm. tagad sēdi, es tagad beidzot esmu izaugs, beidzot man ir teikšana, un tagad es darīšu tāpat, kā es redzēju, kad dara, nezinu, Mhm. mamma, tēvs, oma, ops, vienalga, kurš ģimenē, kad pieaugšie runā, bērni klusē. Mhm.
Un bieži vien ir tā, ka mēs pat dēļ šīs programmas, mēs tajā bērnā vispār neieklausāmies. Viņam varbūt ir tāda zelta ideja, viņam ir tāda fantastiska doma, ko varētu izdarīt vai atkal nedarīt, bet mēs viņā neieklausāmies, jo mēs taču esam tagad karaļkrēslā. Nu, ja tu nezinot, uzkāpi uz vienu manu gandrīz triggeri, ja, kas man ir bijis jau no bērnības. Um, Vecāki cilvēki ir jāciena. Bet te man ir jautājums, kas ir cieņa? Es ciest nevaru šo te izteicienu, jo nu, viņš ir vienkārši zocāts. Es tiešām no visas sirds nevaru ciest šo te izteicienu, jo ko tas nozīmē? Tikai tāpēc, ka tu esi vecāks par mani, man ir tevi jāciena, lai gan tu vari mani sist un lamāt, man tevi ir jāciena, bet tev mani ne. Jā, Un bet tas ir šodien, man liekas, dziļi jāiet iekšā, kas ir vispār cieņa. nu, tieši tā, ko tas Man nozīmē. liekas, tur Cieņa viņi ir. tajā teicienā viņi nevis prasīja cieņu, bet bezvārdu paklausību. Nu, jā, nu tieši tā, bet tā jau ir cieņa. Nu, tu nepārtrauc, Bet ko tev principā tā pasaka, nav to tu cieņa. izpildi. Nu, nē, tā nav cieņa. Principā tā nav cieņa. Bet arī, ja tā būtu, arī tad, ja tā būtu cieņa, nu vienalga, nu, cieņa ir kaut kas tāds, ko tu vari iegūt un just pret cilvēkiem atkarībā no tā, kā Tam ir viņi jābūt apusējam, vai ne? izturās, un tā ir apusēji, nevis man bija diezgan tāda omīte ar vardarbīgām tendencēm, vairāk emocionāli, bet reizēm arī fiziski. Un iespējams, pateicoties tieši viņai, es nekad neesmu varējusi tā kā pieņemt šo te vecāku cilvēku jāciena, un tāpēc mani bērni var būt ļoti pateicīgi manai omītei par to, ka man nekad nav bijis tāds uzstādījums, ka viņiem ir mani jāciena, tāpēc, ka es esmu māte, un, protams, kaut kādos brīžos tas ir izlecis ārā, ja tur bezspēcības brīžos, kad jau es esmu tur nedziedināta un vienkārši tur visās traumās apmaldījusies, tad, protams, kad tur beigās izlien tas, es esmu māte, tava māte, tev man jāciena, bet principā, jā, nu, tu nevari otru pieprasīt kaut kādu cieņu, ja tu pats necieni. No kā tad tiem bērniem mācīties to cieņu? Un tad jau mēs atkal Šitien to jau mēs, man nododam liekas, tālāk. aizējam tā kā jaunā tēmā par to cieņu ir pirmais jautājums nevis, vai es cienu apkārtējos, bet vai es cienu pati sevi. Nu, protams, Es bet es nevaru saku, tas cienīt katrs. vienu citu, ja es necienu sevi. Un šitas Mm, ir tas, kas mums ir. Cieni vecākus cilvēkus. mm, Viens nav mācījis, ka mums priekš ir jāciena sevi. Jo, ja mēs cienīsim sevi, ja mēs, nu, tas ir tā kā cieņa savā ziņā, man liekas, iet kopā ar jā. mīlestību. Tā kā tu sevi ieliec svarīgā lomā. Tu Mm, mīli sevi. Tātad tu neliksi sūdu sevi mutē iekšā. mm, Tu nelietosi to, nu, labi, tu par alkoholu varētu runāt, bet vismaz tu nelietosi pārmērīgā daudzumā, ja? mm, Tu izvēlēsies veselīgākas iespējas, veselīgākas kustības, visu kaut ko tu izvēlēsies. Ja tu mīlēsi sevi, tu dosi sev to labāko. Ja tu dosi sev labāko, apkārtējie redzēs. Viņi taču nenāks un tev nebāzīs to, nezinu, gribas atkal teikt, sūdu mutē. Bet nu, ne jau burtiski, bet vienalga. Ja, vienkārši tas ir par visām tām visām atkarībām. Arī tur mēs aizējam tajā, ka tā ir cieņa pret sevi mm, un vispār vēlmi dzīvot, teiksim tā. mm. Un tas, ko prasa, pieņemsim, vecās omītes, viņas prasa cieņu pret sevi. Jā, Pajautā, vai viņa nevienam nav ciena pretī. sevi. Mm, mm, Es pajautāju savai omei, vai tu cieni sevi, bet es nevaru. Es saku, omīt, bet ja tu sevi necieni, kāpēc tu sagaidi, ka citi tevi cienīs? mm. Nu, protams, ka gribās, Nu, jā, bet nu tie tas. citi jau ir tikai spogulis tam, Nu, kā mēs jūtamies par sevi, kā mēs un
Jā. Un tāpēc šī cieņa, man liekas, man viena sieviete, nu, psiholoģija reiz teica, nu, kad pirmkārt tas vārds cieņa ir baigi tur, viņš ir tāds nodrāsts, viņš ir tur vispār, man liekas, samainīts. Kā es teicu, cienīt vecu cilvēku, tas ir bezierunu paklausība. Mm. Patiesībā tā nav cieņa. Tad arī saka, bezierunu bezierunām Mm. paklausi mani. Bet vispār tā nav cieņa kā tāda. Un, un tad bija kaut kāds tieši par to cieņu runa, un viņa saka, kāpēc tu tagad izvēlies, kuru tu cienīsi un kuru tu necienīsi? Jo cieņa tas ir vienkārši, es teiktu, manā skatījumā cieņa ir, es pieņemu otra viedokli, otra skatījumu, lai arī viņš nesaskan ar manu, es viņu pieņemu un cienu. Nevis es paklausu, nevis es izdabāju, bet es vienkārši pieņemu to, ka, ok, tā arī var domāt, tā arī var dzīvot. Un viņi saka, kāpēc, nu, tā kā, ja viņš atbilst taviem standartiem, tu viņu cieni, nu, it kā, jo, nu, es Mm. lietoju tādu vārdu, ja? Un ja viņš neatbilst maniem standartiem, tad es viņu es viņu nespēju cienīt. Nu, tas Mm. vārds, man liekas, nepareizi pielietots bieži vien, bet ideja ir tāda, ka manā skatījumā šodien, kā es redzu, cieņa ir tas, kad es pieņemu otra cilvēka viedokli. Es nesaku, ka viņš ir stulbs, muļķis, idiots un vēl visus iespējamies šos vārdus. Tas, kad es tā nedarīšu, tā ir cieņa man pret mani, ja? Jo tā kā, tas Mm. neiet kopā ar mani. Bet es neaizliedzu viņam to darīt, jo tas ir nu, tā kā, viņa izvēle, viņa dzīve. Un tā kā man Instagramā ir tāds lives vārdu spēles. Mhm. Šitas, man liekas, arī mēs varētu pieskarties, jo katram jebkurš vārds, ko mēs sakām, ne, Mm. katram nozīmēs kaut ko citu. Mhm. Bet es saku, tas, kā vecs cilvēks skatās uz cieņu, tas ir bezieruna paklausība, nu, kas ir tālu no cieņas. Manā skatījumā drīzāk cieņa ir tāda tiešām otra cilvēka viedokļa, skatījuma, dzīvesveida un vēl visu tā pieņemšana, nekritizēšana, nenoliekšana un savas domu neuzspiešana. Bet kādam citam varbūt būs kaut kādas citas nianses tajā cieņā, un tiklīdz mēs pasakām cieni, tad tur vienkārši, zini kā, nāk tas bērnības, tā kā tu saki cienīt, jo viņa mani tur, nezinu, tur nogānīja, un viņa Mm. prasa cieņu. Nav Mm. pat svarīgi, kuru no cieņas, nu tā kā, Nu, vai ne, tieši tā, nu, par paņemam, ko tad? tur vienkārši neiet kopā, Mm. jo viņi jau arī nepieņem tā kā bērnus tādi, kādi viņi ir. Mm, Tā ja. Bet, nu, vispār šī tēma, ja, šodien ir, nu, viņa ir ļoti, ļoti dziļa un daudzšķaitņaina, tāpēc, ka tieši tā, ko tev nozīmē mīlestība pret bērniem? Kādam tas nozīmē vienkārši parūpēties, lai ir ko vilkt mugurā un jums ir galvas, kādam tas nozīmē pavadīt kopā kvalitatīvu laiku, kādam tas nozīmē nesist. Ja? Jo tas ir klapēts vienkārši bērnībā līdz asinīm, ja? Tad jau tas, ka es neklapēju to savu bērnu, tas jau ir, oh my god, tā taču ir mīlestības augstākā augstākā pakāpe izpausme. mīlestība. Un tas, kāds ir mans uzskats vispār par mātes lomu, ko nozīmē māte, mamma, ko nozīmē būt mammai, ko nozīmē, nu labi, tas jau ir drusciņi tālāk, ja, bet kas ir populāri palicis tagad omītes, seksīgās omītes, kurām ir dzīve un viss notiekās un viņiem piedzimst mazbērni un kas saka, ka nesauc mani par omīti vai vecmāmiņu, es taču neesmu veca. Um, Ļauj tam bērnam tevi saukt tā kā tas bērns grib tevi saukt. Viņš var tevi saukt vārdā vai par, es nezinu, vec, vienalga, tas jau neko nemaina. Bet ir šie te mūsu tie uzskati, mūsu tas komplektiņš par katru no šiem vārdiem, kas uzreiz, kad tu pasaki, bērni nav jāaudzina, bērni vai jālauž, bērni ir jāmīl, uzreiz ir vienkārši, ko tas nozīmē? Jāmīl, Katram ir savas pazaudē viņi ekspektācijas. darīs to, ko viņi gribēs, pilnīgi absolūti, jo, ja es esmu bērnībā jutusies vienīgajos brīžos, kad es esmu lutināta, jā, teiksim, dzimšanas dienā vienreiz gadā,
kad man ir bijis tur viss, ko es gribu, tad tas man uzreiz liekas. Tātad, ja es mīlēšu, tad man jāļauj ir viss. Bet, nu, nē, nu, mums ir tiešām. Mīlestība tiešām ir, nu, tā kā, ja mēs, man liekas, vieglākais, ko varētu saprast, ja es mīlu sevi, es sev dodu, nav tā, ka es sev nelieku iet uz darbu, ja? Mm, Es sev ļauju tur, nezinu, ēst končas un tādu visu kaut ko un nedaru katru neko. dienu, visu laiku. Visu laiku neko. Pēc kā man darbu, es sevi mīlu. Tas Mm, nav. Ja es sevi mīlu, es atrodu nodarbi, kas mani piepilda. mm, Tāpatās, kas man dod tā kā mundrumu, spēku. Un tieši tas pats ar bērniem, kad nevis mēs viņus laužam, jo tas, kur mēs aizrunājāmies jau pirms tam, vai ne, par to, ka 100 punkti neviens neapzinās, ka viņš lauž savu bērnu. Viņam liekas, ka viņš viņu labo. Es viņam iemācīšu mm, būt paklausīgam, es viņam iemācīšu tur cienīt, es viņam iemācīšu šito, es viņam iemācīšu šito. Un mēs nepamanām to mirkli, kad mēs patiesībā viņus, tas, ko mēs it kā mēģinam iemācīt viņam, mm, viņam ir pirmkārt, daudz augstākā kvalitātē jau defaulta iestatījumos. mm, Otrais, ka tas var būt tas, ko mēs esam iedomājušies kā mammas, ja? Mamma zina visu no sērijas, mamma zina labāk, mm, nav tam bērnam piemērots. Un bieži vien vecāki, ja viņiem ir kaut kādas bērnības nepiepildītie sapņi, viņi ko dara? Viņi to mēģina realizēt caur bērnu, mm. un savā ziņā tur sanāk viņu laust. Nu jā, vēl ir arī. Tajā momentā mēs neieklausāmies, ka bērns tev saka, man šitas mammu nepatīk. Nē, vot tie, kas, ja tu sāki iet, tad tev ir jāpabeidz, piemēram, pa dejošanu, ja? Bērnu aizved uz dejošanu, un viņam 2, 3 gadi. Kā tu domā, tas bija viņa apzināts lēmums iet dejošanā? Noteikti. Ne, nu, Diez varbūt vai. vienā procentā varbūt arī ir tā, ka tiešām jā, bet nu, Nu, es 99 gribētu teikt, nē. kaut kādā 0,1%. 2, 3 gados. Tas, ka viņam patīk dejot, Mm, nenozīmē, ka viņam ir jāiet uz pulciņu, kur viņam dresē. māca pareizi dejot. Mm, mm, Viņš varbūt ir nācis atrast, ienes šī pasaulē jaunu dejas virzienu. jā. Un viņam tas, ka bērnam patīk dejot, tas, ka bērnam patīk spēlēt futbolu, tas, ka bērnam patīk spēlēt basketbolu, tas, ka bērnam patīk kaut kas, nenozīmē, ka viņš pirmkārt būs zvaigzne, Mm, un otrkārt, ka viņš ir jābāž iekšā, nu, tā kā treniņos, jo treniņos, ko dara, primāri nobeidz vēlmi un interesi par to, kas viņam ir bijusi. mm, Es nezinu, kāpēc tā ir un kāpēc tas ir vajadzīgs. Kāpēc nevar caur 2, 3 gados, caur spēli mm, audzēt to interesi bērnos un tad palielināt to slodzi, palielināt to, nu, kad vajag arī, ka tā nav tikai, bet 3 līdz kaut kādi 5 gadi. Nav, nu ko tur ir mācīt? jāieliek Nav pamati, paši viņam. pamati ir jāieliek. Mhm. Tikai jā, tieši tāda ir tā, un man tas ir bijis nesaprotami, Mm, tāpēc, ka es vienkārši redzu ļoti daudzus bērnus, liekot pamatus viņam atsit visu interesi mm, par jebko. mm, Un tas ir to, ko es arī pieredzēju pati pret sevīm, strādājot ar sevīm, ka tas, ko prasa no tik maziem bērniem, nav adekvāti viņu tam mm, opcijām, un viņām mm, vienkārši zūd interese par to. Kāpēc nevar caur, un šis nav caur mīlestību, šis ir caur ego, šis ir par es zinu, kā ir labāk. Es sāku, šitas labs, es sāku 5 gados, značīt pa vēlu, man nesanāca dejošanas karjera, mm, tāpēc tavai močīsim no 3 gadiem. mm, Un šis ir tas, kur nav mīlestība. Mīlestība ir par to, ka, ok, 5 minūtes, nu, labi, pieņemsim pusi uz pusi, ja? Bet nevis, nu, priekš stunda, priekš maza bērna, tas uz pusi būtu diezgan daudz, bet, pieņemsim, 10 minūtes mēs tagad jūs
darat, kā jūs gribat, paspēlēt, nu, tā kā dejojiet pa savam, vai ir, kur es jums iemācu soli, patrenējamies, un tad jūs pieliekat no sevis kaut ko. Tad mēs atkal Mm, paņemam jaunu soli, nu, tā kā pa dejošanu, ja? mm, Ņemam jaunu soli. Vai par to pašu futbolu. Vai no, paspēlējieties no sākuma pišķīt, tad mēs pišķīt pastrādāsim, un tad mēs, bet katram vecumam adekvātu to, lai neizūd tā interese. Un, labi, tas nav tikai par sporta veidu, tas ir par visu kaut ko. Rekur viens spilgts piemērs. Bērns ar tik lielu entuziasmu, kaut kādi arī 3 gadi, uzzīmē kaut kādu zīmējumu. Nu, pieņemsim, kaķi izkrāso mm. rozā, vilā krāsā. Un ir nenormālā sajūsmā un viss, un viņi rāda, un viņi saka, nu jā, ļoti smuki. Bet vispār kaķi ir balti, melni, pelēki, tur riži un vēl kaut kādi. Mm. Bērnam šodien ir 6, 7 gadi, un viņš vienmēr iet pārjautāt, kādā krāsā tad viņam tu zīmēt, krāsot, tāpēc, ka tajā momentā, kad viņa bija tajā plaukumā, Mm. vienkārši kaķi nav rozā. Mm. Kā tu zini? Šeit uz planētas Zeme kaķis nav rozā, bet tu nezini, kāds kaķis ir uz citas planētas. Un Varbūt īstenībā ir, mēs vienkārši nespējam uztvert ar savu redzes arī, uzbūvi. arī, varbūt tas bērns redz auru. Mm. Varbūt tas zvaigžņu bērns, viņš ir atnācis no citas planētas, un tur kaķi ir tieši tikai un vienīgi rozā. Mm. Kāpēc mums liekas, ka mēs zinām labāk par visiem? Nu, un šeit vēl šajā kategorijā ietilpst arī tas, ka mans tēvs bija slavens riteņbraucējs. Es braucu ar riteni, bet sievietes riteņbraukšanā, tur nav, jā, nu tad es tur tā mazāk, jā. Bet tev ir obligāti jākļūst par riteņbraucēju, tāpēc, kad es gribēju un nevarēju, un vectētiņš bija slavens riteņbraucējs, un tā tad tev labi sanāk, un tāpēc tu esi parādā visai dzimtai un izrādīt cieņu vectētiņa slavai, un tagad tev ir, nu, grib, negrib, tev ir vienkārši jābrauc. Nu, kā tu tagad nebrauks ar riteni? Nav iespējams, nu, un sēdi un brauc. Un, ja bērnam tas Mm. patīk, ļoti labi. Bet, ja bērnam tas nepatīk, Jā, un viņš ir ā, nācis būt kaut kāds mākslinieks, vai ne? nu tieši tā, nu. Datorstektiķis Jā. vai vēl kaut kas. Mm. Tā Un kā, jā, nu, mēs apzinoties nezinām. vai neapzinoties, sanāk laušana. Nu, jā, jo tas bērns, nu, viņš piedzimst, viņš jau nav mums parādā neko. Tas bērns jau nav parādā mums izpildīt kaut kādus tos mūsu sapņus vai dzimtas uzstādījumus. Bet, jā, mēs aizpeldējām bišķiņu no tās tēmas. Man gribās atgriezties tajā tēmā par tiem, nu, par tiem bērniem, par tiem ērtajiem, paklausīgajiem, superīgajiem bērniem, kur varbūt mēs varam arī piebilst to, ka man ir 3 bērni un Linda ir 4. Un nav tā, ka mēs gluži runājam no zila gaisa, nezinot, ko tas nozīmē būt par mammu. Um, nu, man vispār kā 3 puiku mammai. Sākumā bija tā, ka, nu, paskatoties uz tām kārtīgajām, godīgajām meitenītēm, kuras tur baltās kleitiņās var sēdēt pie galda un stundām zīmēt un rakstīt kursīvu burtus, um, ir licies tā, ka vienkārši man te ir vienkārši kaut kāda ellīte salīdzinājumā. Nu, kāpēc viņi nevar pasēdēt un vienkārši mierīgi, skaisti parakstīt stundu no vietas? Nu, kāpēc? Un, nu jā, līdz brīdim, kad bērndārzā es redzēju, um, nu, ok, tātad man tas ir vienkāršāk, ka tie bērni sēž, iedod, tagad zīmēsim dinozauriņus, tagad rakstīsim āburtiņu, tagad iesim ārā pētīt puķītes, nu, ejiet bez manis pētiet puķītes, es te nomazgāšu traukus. Man tā ir ērtāk. Man ir laiks, es varu rēķināties, es varu saplānot, man nav nevienam jāpierāda, kāpēc ir jāiet mazgāt rokas, kājas vai zobi, un man tā ir mierīgāk un ērtāk.
Bet bērndārzā ieraugot brīnišķīgu meitnīti, ļoti gudru un fantastisku meitnīti, par kuru vienmēr skolotājs teica, vai, nu vienkārši, nu tik labs bērns, nu ko tu pasaki, to izdarīs uzreiz momentā, un tur nelīdīs, netraucēs stundā, neko neprasīs, vienkārši, fantastisks vienkārši bērns, nu vairāk tādus vajadzētu. Un sākumā skatoties, bija tā, ka, nu jā, droši vien, ka, nu, baigi viegli tai mammai ar tādu bērnu ir. Un kas arī palīdz vienmēr un izpalīdz un vēl nezinu ko. Bet pēc apmēram man pietika ar pusgadu, lai es saprastu, ka īstenībā vai tas ir tāds bērns, kādu es gribētu sev. Ja es gribētu, lai palīdz, ja es gribētu, lai paklausa, es to visu gribētu, bet vai es gribētu tādu bērnu, kurš gaida kāda cita cilvēka komandu, lai runātu, lai izteiktu savu viedokli, kur ir, nu, kur šādam bērnam ir sense of self, robežas, radošums. Nu jā, nu labi, tu vari zīmēt, jā, tur smuki, tas ir viens, jā, bet vienkārši radošos risinājumus kaut kādus atrast situācijā. Tas ir praktiski neiespējami, ja tev jau no bērna kājas tu vienkārši tu ej un pakļaujies. Un tas bija brīdis, kad es sapratu, ka jā, var jau būt, ka Sāk viņi. vērtēt savus nepaklausīgos bērnus. Jā, tieši tā, un tad arī radās mans teiciens par bērniem, ka nu, tā bērna viskaitinošākā īpašība īstenībā ir tā, kas viņam kaut kādā veidā visvairāk noderēs tālāk dzīvē. Un, protams, ka tas nav viegli, ka tev kaut kāds tur trīsgadnieks ļurkst pretī un neklausa, jā, un tev ir visu laiku jāpierāda un jāizskaidro, kāpēc nevar un kāpēc ne tagad, un tam līdzīgi tas ir nogurdinoši. Bet nu, tas nozīmē, ka tam bērnam būs viedoklis, un viņš varēs pieņemt lēmumus, un viņš varēs viņus izanalizēt. Un, Nu, reku šodien arī vēl lieku, es gribētu teikt, ka ir jāizdomājas vecākiem, ka tev bērns pajautā, kāpēc nē? Nu, tiešām, mm, 100 punkti ir vismaz 50 situācijas, ka tam nav reāls pamatojums, kāpēc. Tāpēc, ka mm, es esmu piekusis, tāpēc, ka es nogurusi, tāpēc, ka man būs jāvāc. Nu, saprot, nu, tā kā izanalizēt, varbūt tiešām ļaut tam bērnam izdarīt un pateikt, bet tad tev būs jāsavāc. Jā, labi, tev būs mm, varbūt jāpastāv blakus un jāpalīdz, bet tas ir pilnīgi normāli un adekvāti 3, 4, 5, arī 6 un varbūt arī 7 gados. Un, ja vajag arī 8 un 9 gados kaut kādā situācijā vismaz pastāvēt blakus, atbalstīt, jo kas ir tā kā no mūsu bērnības arī tas pats briesmīgākais ir savāc istabu. Priekš bērna tā istaba ir, nu, tā kā, nezinu, tev tādu lielu angāru liktu savākt. Un tu nezini, no kura mm, gala ķerties klāt. Nevāc to bērnu istabu, bet saki, tagad aiznes šito, tagad aiznes. Tu viņam rādi, nu, tā kā māci to pagaidi. Ja es sākšu no viena stūrīša, tad es iemācīšu, nu, tā kā, tad viņš, nu, tā kā paliek lielāks, tā kārtība paliek lielāka un lielāka. Bet nav svarīgi, kāds pat vecums ir. Vienkārši, nu, tā kā, un šis ir par mīlestību, ja? mm, Nevis aizies savāc, tāpēc, ka tu tur savandīji un tev ir jāsavāc, bet labi, ok, ir kaut kāds vecums, kur tu vari, nu, tā kā palīdzēt, bet ir vecums, kur tu vienkārši esi klātesoša un mm, saki, tagad aiznes to. Es tev varu palīdzēt, un šis pa vārdu palīdzēt. Ļoti daudziem vārds palīdzēt nozīmē izdarīt manā vietā. mm, Tāpēc arī nu, pat kā iemācīt pareizi saprast, arī, ka es tev palīdzēšu. Es tev palīdzēšu saprast, no kura gala sākt, kur to lietu nolikt. Un labi, es tur arī aiznesīšu kādu lietu, lai viņš nejūtās viens pamests un nesaprasts. mm, Un tur pat nav par tajā momentā vairs nav par kārtošanu. Tur ir par to, ka
Mani nesaprot, mani nemīl, mani pamet un vēl visu kaut ko. Mm, Tāpēc baigi bieži vajag, tā kā ir baigā jēga ieklausīties tajā trīsgadniekā, kurš saka, kāpēc? Un tad mēs tā kā paši aizdomājamies, vai šis tā kāpēc mēs tā darām? Tāpēc, ka mana mamma tā darīja, tāpēc, ka Ome tā teica, tāpēc, ka sabiedrībā tā ir pieņemts. Vai tiešām to vajag? mm, Mēs varētu, čisto mēs varētu kaut ko savādāk darīt. Tiešām tā kā, neaizdomājos. Un šis nāk tieši no bērniem tajā mirklī, kad mēs viņos sākam ieklausīties. mm. Nevis tāpēc, es zinu labāk. Jā, un, nu jā, nu tas ir sākumā, jā, sākumā mēs tātad gribam, lai bērni ir tādi baigi ērtie un vienmēr paklausa, un tad nāk skolas gadi. Tad nāk skolas gadi, un ko ļoti daudzi vecāki novērtē. Nu, kāpēc vispār skolā jāiet? Nu kā, nu tur tev iemācīs, kā jādzīvo. Es nezinu, kam tu gatavo savu bērnu. Tu viņu Karam gatavo dzīvošanai. cietumam, arī pat cietumam. Es pat nezinu, kam tu gatavo, jo ne fabrikās, nu, cik viņas vispār ir, ne armijā, ne cietumā. Nav tā, ka ir vienas grupas, viena vecuma grupa ieslēgta vienā telpā, nu, pārspīlējot, ja, vienā telpā, kur visi cenšas tagad, oi, mēs tagad baigie draugi no sērijas. Un šī grupa parasti ir mērās ar citām grupām, ja. Es nezinu, kur dzīvē ir šāds modelis, kam tad tā skola gatavo. Jo, nu, es tiešām, nu, ja kāds zina, tad uzrakstiet lūdzu, jo es nezinu, kādai industrijai, kādai dzīvei gatavo skola tajā klasiskajā nozīmē. Un kur 30 brēcošus bērnus pārvalda viens skolotāja. Un kas tad ir ar tiem, nu, man bērni gāja Montessori bērndārzā. Un, nu, kad tuvojās jau tās vecākas apulces, kad tuvojās jau skolas laiks, tad kas notiek? Nu, vai tad es laidīšu Montessori skolā vai kaut kādā privātajā? Nu, nē. Cik tā var šitajā cukurvatē dzīvot, lai taču tur jāiet reālajā pasaulē ir? Kur tev tur taču tur? No, kāpēc tev ir, kāpēc, ja tu vari atļauties, kāpēc tev ir jāsūta savu bērnu starp 30 bērniem, nevis starp 10, teiksim? Nu, taču tur, neatceros to teicienu, tagad nav taču labākas dzīves skolas, kā tā, ka tev tur no vecākām klasēm Jānīts iedopa purnu, un tad tu tur zini, ka tu iemācies muti turēt, vai tur vēl nezinu ko. Un skolotājai jābūt tādai ritīgi striktai ir, un vispār, nu, tās skolotājas tad tur tagad iemācīs, ja. Es te tagad liku pa savam, tagad, nu, tā lai man tā stingrā skolotāja tagad neizčakarē visus labos pamatus, ko es esmu ielicis vai ielikusi. Un atkal jautājums, nu, vai kā tieši tas nāk par labu bērnam? Ka Kad, viņš iemācās izdzīvot, nevis dzīvot, baudīt, izpausties, vai ne? mm, Un tas ir man no malas skatoties vissāpīgākais, nu tā, kad aizķerās bišķīt, ja, kad tas liekas normāli, ka tas ir normāli, ka nevis tikai es savu bērnu tur močīju, bet ka vēl visi, kad omīte, opītis, vēl visu savu to tur. Jo manā skatījumā Omas vecāki, nu, kā es teicu, vispār bērni nav jāaudzina, bet ir jāmīl. Bet, nu, ja mēs paņemam tādu par kaut kādu normu parādīšanu, tad tie ir vecāki, kas to iedod, nevis Oma un Ops. Oma un mm, Ops ir tie,
Nu, kur tam bērnam ir, kur bez mazai, nu, tā kā izdara, nu, kur viņš drīkst būt vairāk palutināts. Tā kā es saku, omām un opiem ir vēl vairāk tie bērni jāmīl. Nu, taču Nu jā, nu omām un tas ir opiem tā nav kā. vispār bērni jāaudzina. Ja mēs to vārdu audzināt paņemam kā Mm, tādu, nu, ka vecāki audzina caur mīlestību, nu, viņi tur var audzināt, nu, tā kā, jā, tur zobiņus iztīrīt, tur mēs ejam gulēt tikos, tu piecelies, un, nu, tā kā tādu, kas atbalsta nu jā, bērnu. bērni, ja Ja? būtu jāsalīdzina, tad es teiktu, ka vecāki ir ikdiena un vecvecāki ir atvaļinājums. Jā, tieši tā tam vajadzētu arī būt. Mm, Jo, ja vecāki sāk vēl mācīt, kas ir nu, tas vecais, nu, tad, un ja bērnam nav vispār neviens, pie kā viņš var, nu, tā kā, nu, es nezinu, tā kā tev bija. Man bija forši pie omas vienmēr. Es ar prieku, lielākoties ar prieku braucu pie omas, jo tur es tagad vienkārši paklausos, kad ir tā, ka bērni baidās no vecākiem, jo tur ops tur tāds dusmīgs un tur bezmaz vai pārmācu parāda, tur, nu, kāda tad tā īstā dzīve ir. mm, Kur tad tam bērnam, nu, kur viņš drīkst būt viņš, kur viņš drīkst saņemt to beznosacījuma mīlestību? Nu, tam vajadzētu nākt jau no ģimenes, defaultā no mm. mammas un tēta, bet ja tas, nu, labi, Nu jā, nu man teiksim, nu kur? tā tad viena omīte, kas bija vairāk tā kā manā audzināšanā piedalījās, nu, bērnības traumu vācelīte. Bet, otrs vecais tēvs bija, man liekas, jā, mana pirmā vieta. Nu, lai es nezinu, kāds viņš bija pret citiem, Who cares? bet pret Luteklīti. Um, Tā bija tiešām nu, tā kā pirmā vieta, kur es jutos pieņemta un mīlēta un cienīta. Tieši tāda, kāda es esmu, arī visādas tur ziepes savārot, un arī neklausoties, un arī nenomazgājot kājas katru vakaru, teiksim, jā, vienalga. Nu, tur bija tas unconditional love, jo nu, mēs arī ļoti maz laika pavadījām kopā, ja tas bija tur, es nezinu, nedēļa vasarā, piemēram, jā. Es toreiz man likās nenormāli gara, jo man nebija ne radio, ne televizors tur, un tāpēc. Nu, jā, Bet, rekur, jā. šitas ir viens, tas, ko tu saki, vai ne, mm, kad tev bija, nu, tā kā vienalga, un tas, ko tu minēji, ja, nedēļa, gada, nu, Mm, vasarā, ja, mm, man liekas, tad vēl jo vairāk. Ja, nu, ja tā oma ir vairāk, viņa var, nu, tā kā savā, nu, var, nu, sanāk, ka vairāk, viņa grib vai negrib, viņa vairāk iesaistās, ja. Bet mm, īpaši tās omas, kas ir, tur, nezinu, svētdienas omas, ja, tur mm, atvaļinājuma omas, brīvdienu omas, tur vispār nevajadzētu vispār būt diskusijai par kaut kādu audzināšanu. Tu savus mm, bērnus esi izaudzinājusi, kā tev sanāca, tā tev sanāca. mm. Labi, slikti, vienalga neapspriedīsim, paldies. Tagad tu aizēji tagad tajā, mazbērni nav jau īpaši, ja tu viņus, ja Ome mazbērnus neredz dienā, par kādu audzināšanu, kāpēc tu iedomājies, kad tā audzināšana būs tā labākā? Nu, es varētu Reku, tu pateikt, tā kā gāji. Jā. arī tad, ja Ome redz mazbērnus dienā, tad jo īpaši viņai vajadzētu zipit ar savu un savas traumas neinfliktēt uz saviem mazbērniem. Un es Taču ticu, ka tas ir omītes grūti. bērni ir jāmīl un nevis jāaudzina. Tu esi izaudzinājis savu bērnu tieši tik perfektu, cik tu mācēji. Tāpēc tagad tu Mm. uzticies, ka tavs perfektais bērns spēs izaudzināt perfekto mazbērnu. Ja Un tu tagad, nolaidi lažu, ja tu nolaidi lažu ar savu bērnu, nu tad nemēģini to labot caur mazbērnu. Vienkārši tā, ka un es tev pateikšu, ka tas ir tieši tas, kas notiek, jo ja cik daudz omītes uzskata, ka viņu bērns ir izaudzināts perfekts, pāris procenti būs, bet nelielākā daļa noteikti. Un tad tieši tad, nu, tas bērns man tur tāds tur sūds viens sanācis, bļāvis, nu tad vismaz to mazbērnu es tagad centīšos padarīt pa cilvēku.
Nu, nē, tas mazbērns ir Tas jau piedzimis par mazbērns jau ir cilvēku. piedzimis par cilvēku, un viņš varētu tevi padarīt par cilvēku. Jā. Beidzot tādu sakarīgu. Vienkārši man gribas bišķīt, man liekas, mēs jau esam gan daudz runājuši, bet gribas pavilkt, tā kā tu teici, mēs sākām ar bērniem, jā, un Mm, pat ir skola, un vienkārši par to paklausīgās meitenītes sindromu pavilkt tālāk pa dzīvi, kā tas izskatās neforšās situācijās, jā. mm, Ārprāts, viņa bija tik laba. Viņa visiem palīdzēja. Viņa vienmēr bija gatava atdot pēdējo citiem. Kāpēc tādi labi cilvēki aiziet nomirst ar vēzi un vēl kaut ko? Tieši tāpēc. Tāpēc, ka viņa iekšēji gribēja kaut ko citu. Vēzis ir tā kā saēšana sevi no iekšpuses. Viņa gribēja kaut ko citu, bet viņai bija iemācīts, kad ir visiem jāizdabā, ka visus ir jāklausa, mm, ka ir jābūt labai un jāpalīdz citiem, sevi noliekot 3051. vietā. Pašai nav jāpēd, pati var ēst, koks paliek pāri. Sev laiku vispār nevajag, jo vajag taču palīdzēt visiem citiem. Un, ja mēs paskatāmies no šīs perspektīvas, ja vēl kādam bija atbildes jautājumu tavu, ja, vai es gribu paklausīgus bērnus, ja vēl kādam bija atbilde jā, tad paskatāmies nākotnē, un es ceru, ka nevienam vairs nav atbilde jā, es gribu paklausīgu bērnu, jo mm. nu, tā taciņa, nu, mēs redzam, kāpēc tik ļoti tie cilvēki. Tāpēc, ka ir tā paudze, kurai iemācīja turi muti. Es teiktu, paudze pirms mums, bet arī liela daļa paudze, arī mūsu paudze. Un arī bišķīt, nu, nav tā, ka tur baigo līniju var novilkt, nu, tagad Nē, nu, pēkšņi tur viss var principā murā. jau Viņš tā nu, kā mēs inficējās. Bet, pakāpeniski mēs ejam no tā turi muti uz, tu vari pateikt, kā savas domas, tikai man liekas, ka mēs esam tā lēnām gājuši, un tagad mēs esam iegājušies bišķiņu bedrē, bērns var darīt visu, ko grib, un vienkārši mēs pamazām atgriežamies tajā līdzsvarā starp turi muti, un tev viss ir atļauts, kur arī ir, nu, tā kā jau visur līdzsvarā ir tas sweet spot, jā, teiksim tā. nu, tā kā ir kur ir jāpaklusē, kur nevajag vienkārši tā kā aunam ar ragiem ar Mm. pieri skriet sienā vienkārši tāpēc, kad es tā domāju. Un visur ir pilnīgs, Jā, mums, jā, ak, Dievs, man atnāca mans sakāmais, un pēc tam viņš uzreiz arī pazuda. Nē, bet kas ir sieviešu lielākā problēma? Pieaugušu sieviešu, kas cenšas būt attiecībās ar vīrieti. būšana Viņš viņam ne, par mammu. viņš, viņš nedzird, viņš neklausās. Nu, viņiem jau tur ir savs mehānisms, kā viņiem tā uzvedība tur sadalās. Ja? Tas ir, teiksim, nu, varbūt nē, tam vīrietim, kurš skatās to televizoru, neprasa kādu krāsas klēķi, tev vajag vilkt mugurā. Ja? Bet tur, kur ir šī te bezierunu pakļaušanās, nu, kas tur izaug? Kā tas vīrietis varētu iemācīties klausīties un tevi dzirdēt un komunicēt ar tevi, ja ir bijusi bezierunu pakļaušanās? Nu, nebūs. Nu, viņš gaidīs no tevis, lai tu esi tā kā mamma, kas pasaka, kas viņam ir jādara. Cik, cik labas, teiksim, veselīgas attiecības var būt starp sievieti un vīrieti, kur sieviete ir vienkārši parūpējies par visu, turi muti un dari visu, kas tev ir jādara. Tur nav nekādas izaugsmes, tur nav nekāda radošuma, tur nav nekādas mīlestības, tur ir nu, ne tādu slimību vien tu tur vari dabūt, ja tu vari sevi konkrēti satraumēt, kaut vai ar to, ka tu nevari pateikt nē, kad tev pasaka tagad davai seksu. Tas nekas, ka tu negribi. Tā ir vienkārši konstanta sevis No, zin kā, ievērošana katru reizi. es atceros, man stāstīja tā kā kaut kāda veca omīte. Nu, meitiņ, kas tad tev ir? Tu pagriezies un vienkārši. Nu, saproti? Un tas vienkārši, un tas ir tā arī nodots, tā kā tāds sainīts. Nu, ko tu tur ņemies? Kādu baudu priekš kam? Nu, kas tu tur ir vienkārši? Bērns Nu, kas uztaisa tev, kādu nu, baudu.
Šajos laikos var izsargāties no bērniem. Galvenais, lai Nē, nu vīrs kā, ir. nu, bet kāda jēga, kāpēc seksa Galvenais, lai vajag vīrs ir bērnu apmierināts un uztaisīt? apkārt nestaigā. Ā, Kāda starpība, kā tu tur jūties? Labi, mm, šodien, man liekas, mēs varētu aiziet tālu un dziļi, bet šitas ir tā kā, ja, ir nenormāli daudz aspekti par to, kad vīrs nedzird. Tas ir mm, viena lieta ir tas, ko tu saki, otra lieta ir pajautā, aiz sevi dzirdu. Kāpēc, lai, nu tā kā atkal, kāpēc, lai kāds mani dzirdētu, ja es pati sevi nedzirdu? mm, Es sevi katru dienu nododu. Gribu iet tur, nē, bet man pasauc tur. Nu, labi, aiziešu. Kafija nepatīk un negaršo, bet visi dzer. Nu, kā tad es tā kurš teikšu, tur ka es izlaiž? tēju gribu? Vai es negribu kafiju? Nu, kā tad tā? Visi ēd šito neveselīgo, es gribētu ēst veselīgu. Bet kā tad es tā izlekšu, un kā tad es tā likšu viņiem slikti justies? Un pēc tam nāk tur vīrs, bērni, dēli. Nu, man liekas, dēli ir vienkārši tas sāpīgākais meitas. Nu, labi, kā kuram, ja? Kāda, Mm, kāda tā trauma, ja? Viņš mani neciena, viņš man nedod, viņš man nepiedāvā, viņš mani nedzird. A tu sevi dzirdi? mm, Nu, tāpēc arī tevi nedzird. Nākamais ir mūsu bērnības trauma. mm, Dzimšanas, kad mūs piedzimstot, vienkārši aiztiepa prom no mammas. mhm, Ielika tādā, nu, vienkārši es ar to strādāju, un tur tāda brīnumi nāk ārā. Es tiešām, nu, vienkārši fenomens, un to vajadzētu izdziedināt katram, mm, ka mūs aiztiepa projām, un, un, nu, tur raudā. Nu, kā, nu, ja viens sāk raudāt, loģiski sāk otrs, trešais, ceturtais, vai viņam ir par ko raudāt, iespējams, nē, bet viņi vienkārši, nu, tā kā, zin kā, arī tie kā spoguļi nav par ko neironi. raudāt? Tu esi atrauc no Jā, siltuma, nu, no tas ir, mammas, no pazīstamās vides. protams. Sēdi un kauc. Tev ir par ko Protams, raudāt. bet zināmā mērā bērniem ir tagad spoguļu neironi. Viņš varbūt guļ, un viņš pēkšņi nāk dzirdēt, viņš pamostās un vienkārši sāk raudāt. Jā, Un tas ir par to, ka labākajā gadījumā aizbāzi muti ar jā. knupīti. Tās ir visas atkarības, smēķēšana, Mm. ēšana. Atkarība no ēšanas, kā bērns E, raud kā pups ģīmī. Tad jau nebāzi pupus, Nu jā, nu pūdeli, nu kā, vienalga. nu, vai arī nu, Tagad vienalga, bāž arī pupus. knupīt. Galvenais Jā. muti aizbāzt. Nav svarīgi ar ko. Mm. Tas var būt kaut kāda žļambāšana, tā var būt pīpēšana, tā Mm. var būt jau kāds cits. Galvenais aizbāzt muti. Jo, Mm. ja man ir stress, nu, kā bērns raud, ir stress, Mm. ir kaut kas jāiebāž mutē. Mm. Es saku, labākajā gadījumā iebāž knupīti, sliktākajā gadījumā ignorēju. Un bērns tagad saka, es esmu jūtos vientuļš, es gribu mammu, lai mani samīļo. Tur ir tāds, ka, nu labi, ja tur neviens neko nepateica. Bet, ja Mm. tur bija vēl kāda medmāsiņa, kas bija, jau viņai jau bija šitā, ka tie bērni bļauj, viņi tikpat labi varēja uzbļaut aizvaru muti. Mm. Un tas nav par to vārdu, bet par to enerģiju, kas nāk no Mm. viņas. Un kliks! Mm. Man bija divi, nu, tā kā ātri izstāstīšu divus gadījumus tieši par šo nedzird, nu, tā kā ignorēšanu. Tētis viens saka, man bērni, nu, nedzird, kad es viņiem saku, nevis neklausa, bet nedzird. Nu, tā kā ignorē. Un mēs ejam tik tālu, un mēs nonākam to mirkli, kad viņš tur guļ, un viņu vienkārši ignorē. Un šodienā bērni, nevis, ka tur pārdevēja veikalā, tur nedzird kaut ko. Vai kaut kāds darbā, ja? Jo tur nu, tā kā, mēs aizejam prom un mēs tur neesam. Bet no bērniem mēs īsti, nu, tā kā, zin kā, man bija viena mamma, kas oponēja, bet, nu, labi, mēs izskatīsim labāko variantu. No bērniem nevar aizmukt, ja, Mm. saviem. Teorētiski jau var, bet tas nav tas gadījums, Enerģētiski kuru mēs nekad. apskatām. Bērns var aizmukt no mammas, bet mamma no bērniem nevar aizmukt. Nu, fiziski mamma var aiziet, bet, Fiziski nu, jā, bet enerģētiski. tas, jā. Teiksim tā, bērni ir tas, no kā mēs nevarēsim aizmukt, un visam, kam mēs esam teikuši nekad, nevienam, un man šī tā točna nebūs, jautājums ir cikos. Cikos. Ā, Bērni būs tie, kas iztriggerēs. Mm.
Un vienkārši dziedinot to mirkli, vienkārši nav vairāk tas bērnu neklausīšana, vairs nav, nu, bērnu nedzirdēšana, vairs nav tik liels triggers tajā, ka, nu labi, viņi tur ir aizņemti ar kaut ko. Es viņiem savādāk meklēju citu pieeju, kā savādāk viņiem pateikt, lai, bet galvenais, ka nav iekšā tas triggers. Mami, Mm, ignorē. mm, Otrs variants bija, kad sievietei ir pat tā, ka dzīvē tas kaut kāds aizsākums, starp citu, tas šī dzīvē tas ir, šobrīd ir slikta dzirde. mm, Un viņai saka, kas ir briesmīgākais, kas notiks, ja tu atgūsi dzirdi? Viņa saka, es dzirdēšu, kā bērni raud. Nav tā, ka viņi nedzird vispār, bet, nu, mm, švaki, vai ne? mm, Un, un tad mēs gājām skatīties, un mēs nonākam, ka viņa ir tajā, viņa kā liela dvēsele ir atnākusi uz to telpu, nu, tā kā piedzimusi. Viņa tur mm, ir nolikta, bet viņa kā dvēsele tur ir, un apkārt visi bērni raud, un viņa neko nevar izdarīt. mm, Un no tā mirkļa viņai ir tā, ka viņa negrib dzirdēt, kā bērni raud. Jo tad iestājas bezspēcība. Es neko nevaru palīdzēt. Mēs dziedinājām, mēs tās visas dvēselītes pasaucām, sasaucām, samīļojām un pieņēmām, ka viņām ir grūti un viņai arī tā skaitā. mm, Un, un mēs pārrakstījām šo programmu, kad ja bērni, nu, kad negribu dzirdēt, kā bērni raud. Tā kā šis ir ļoti, ļoti dziļi. Primārais ir paskatīties, nu, izdziedināt šo dzimšanas traumu, ienākšanas traumu, kur mūs vienkārši ej. Nevienam don't care, kā tu mm, jūties, kāds bērns. Nu, kā, ir sistēma, un mēs darām šitā, un mēs neieklausāmies emocionālajā un nekamā. Nākamais jautājums ir pajautāt sev, kur es sevi nedzirdu, vai jebkuru sajūtu, ko mums kāds cits iedod, kur es sevi necienu, kur es sevi nemīlu, kur es sevi nedzirdu, un sākt strādāt pie tā. Ja atbildi ir es nevaru, nu tad apsveicu. Negaidi, ka tevi kāds mīlēs, klausīs, cienīs, pirms tu iemācīsies darīt pati. Iedot sev to. Un, un nākamais, jā, kad paskatīties, kādas ir, teiksim, vīram attiecības ar mammu. Un tas, ko es teicu, ja, lielākā, lielākais izaicinājums ir, kad mēs saviem vīriem esam mammas, nevis sievas. mm. Mēs izturamies pret viņiem kā mammas, bet gribam no viņiem saņemt attieksmi kā sievas. Un tur veidojas milzīgs erors. Mm. Nu jā, nu tas ir par tām lomām, ko mēs esam iemācījušies uzņemties. Nu, es gribētu pateikt dēlu mamām, ja tu gribi normālu vedeklu Kļūst pat no. un vai arī pretēji, ja tu vēlies, es jau tagad vairs latviski neatceros, kā tas saucās, bet ja tu gribi savai meitai normālu vīru, Znots. tad znotu tā tad, jā, tā tad ļauj bērniem augt neatkarīgiem, nepadari viņus par paklausīgiem, jo tad tev pēc tam nevajadzēs vecumdienās noskatīties, kā tad viņus kāds pabāž zem tupeles. Un tev būs bērni, kas ir cieņpilnās, līdzvērtīgās attiecībās. Un tev nevajadzēs iestāties mātīte vai kretīns lomā, bet tu varēsi redzēt, kā tie bērni tiešām veido šīs attiecības un balstītas uz kaut kādiem normāliem, tiešām pamatiem, nevis uz kaut kādām dogmām, aizvēsturiskām un sabiedrības uzskatiem. Un es gribēju piebilst par, man bišķiņ kaut kas norizonēja par to, ko tu pateici par to telpu, kad tie bērni tur raud, ja? Man liekas, ka man tur kaut kas ir jāiet ar šito bišķiņu jāpastrādā, jo es biju piedzimusi pirms laika, un es biju skābekļa kamerā. Un, nu, ja tu brēc skābekļa kamerā, tevi jau nevar ņemt pat rokās, ja, un es pat nezinu, vai var to sosi bāzt mutē, es nezinu. Bet kaut kur, jā, nu tur jau arī ir tie bērni vienkārši
čupa to bērnu, ir tajā telpā. Nav jau katram sava telpa. Un tā telpa vēl nāk ar uztraukumiem, skumjām, jo visu laiku kāds kaut kur riņķī mirst un vecāki un viss pārējais. Diezgan briesmīgi kaut kas man te būs jāiet patīrīt šodien, man liekas. Bet principā šī te, nu, ja tev ir nospļauties par to, kādi ir tavi bērni, ja tev gribās līdz 100 gadu vecumam audzināt savus bērnus, tas ir viens. Bet, ja tev gribās pārticību, attiecības ar mammu ir tavas attiecības ar pārticību. Vēlāk arī ar tēti, bet nu, tas pats pamats ir attiecības ar mammu. Un šī te pārautā saikne, kas ir bērnībā, kad tur aizveda projām tos bērnus, šī te pārautā saikne ir par to, kad es iemācos iztikt, un ka man jau nevienu nevajag, un kad, nu, kā jāiztiek, tā jāiztiek, un tad es arī dzīvoju tādu dzīvi, kur es mācos iztikt, nevis dzīvot pārticībā, nevis pieņemt tur vēl nezinu ko. Un, jā, īstenībā es pati esmu dziedējusi šo te sarauto saiti ar savu mammu, un, nu, pretty amazing sajūta īstenībā ir atjaunojot šo te plūsmu, jo šī te plūsma enerģijas no vecākiem uz bērniem, viņi jau iet visu laiku un vienalga, vai viņi ir dzīvi vai miruši. Jautājums ir, cik daudz tie bērni ņem pretī. Un es nekad nedarīšu tā kā mamma, tur jau apstādinās plūsma. Es esmu iemācījusies iztikt bez, man nevajag. Tas vēl viens bloks, kas bloķē. Un, jā, tas Es patiesībā. viņai nebiju vajadzīga bērnībā, kāpēc lai es viņai būtu vajadzīga tagad? Kāpēc Mm, man viņa būtu vajadzīga tagad? jā. Nu jā, un šādā veidā mēs nobloķējam to enerģijas plūsmu, bet tā jau atkal ir cita tēma, bet jā, tas pats pirmsākums ir nenormāli svarīgs. Tās pirmās tiešām pirmie mirkļi pēc piedzimšanas un kas ar tevi ir bijis, un nu jā, nu nerunāsim jau par to audzināšanu un saucamo, un jā, es tiešām ceru, ka nu, ja tevī triggerē tas, kad Linda pasaka, bērni nav jāaudzina, bērni ir jāmīl, tad padomā, ko tev nozīmē šis vārds mīlestība un rīfreimo vienkārši piešķir citu nozīmi tam vārdam, jo tas mīlestība nav bezspriģels. Skaties, un tas ir tas, ko es sākumā teicu. Paņem to mīlestību, attiecini uz sevi. Ja tu sevi mīlēsi, vai tu atļausi sev visu darīt? Nu, ja jā, tad tur arī jāpārskata. Kādu laiku arī varbūt jā, teiksim, ja tu esi visu laiku sev aizliegusi un tagad pēkšņi to atļausi, nu varbūt Bet arī tik tu un tā, šitie aizlūgsi. cilvēki, kas Būs. sev visu ir aizlieguši, viņiem nebūs tāds, es sēdēšu mēnesi divānā, ēdīšu saldējumu un nekustēšos ne no vietas. Tādiem Nu, varbūt cilvēkiem nedēļu atļaut divas. sev būs maz solītis, un vienu dienu viņš atļaus. Un jā, arī tas, un tas arī, piemēram, bērni caur mīlestību. Tas, ko es redzu, piemēram, man bērni slimo labākajā gadījumā, ne, vai sliktākajā gadījumā, jāsaka, es nezinu, kurā gadījumā. Viņi, nu, tā kā vienreiz gadā viņi dzīvo bērngārzā ārā, viņi spēlējās dubļos, lietu, sniegā un visu. Bet tajā pašā laikā es jūtu, ka viņi man saka, viņi tā kā, es jūtu, ka ir pārgurums, ka tas brīvlaiks nav bijis. Un galvenais, ka tas vienmēr notiek kaut kādā nedēļa vai divas pirms brīvlaika. Nu, liekas, nu vēl pišķīt pacieties un būs brīvlaiks. Nē, tu iedot vienu ekstra brīvdienu bērngārzā, skolā, nav svarīgi. Ja vajag divas, Mm. bet tās divas dienas tevi var arī kā cilvēku, pieaugušu cilvēku, viņas var izglābt no normāla slimības nokritienu uz 2 nedēļām. Kāpēc neiedot sev vienu brīvdienu no visiem darbiem, un otrā dienā jau aiziet ar uzlādētu enerģiju un neiekrist tajā, kad kāpēc tās slimības nāk? Tāpēc, ka savādāk mēs nesaprotam, ka mums vajag Mm. atpūsties.
Jo, ja ir tā, ka es varu no tās gultas piecelties, un kā tad es tā pateikšu, ka es nevaru šodien uz darbu aiziet, uz skolu aiziet? Kā tad tas tagad būs? Nu, labi, un tad mēs sagaidām, ka mēs ir tā, ka, nu, čista nevar izkāpt. Mm. Tas ir tas, kas mums ir iemācīts. Un tad mums Es atnāk atceros Latvijā, kamēr tu kroniskās. neesi slimnīcā, Mm. ne, pat ne slimnīcā, kamēr tu neesi komā, tikmēr tu vari atnākt. Nu, Mm. nav tā. Nu, Mm. nav tā. Vai tiešām vajag mums būt komā, lai mēs pateiktu, nē, es negribu, nē, es nevaru, nē, es neiešu? Arī tad, ja mēs neesam komā, un ja mēs esam tikai drusciņi piekusuši, un mēs jūtam, ka mēs negribam, mēs drīkstam pateikt nē, Un tas un būtu rīt īstenībā, aiziet un izdarīt. tas izārstētu ļoti daudz kroniskās slimības un kronisko nogurumu. Un visas depresijas, nu ne visas, bet ļoti daudzas tiešām viņām ir tikai tāpēc, ka mēs sev izdegšana, tas ir par to, ka ķermenis saka, stop. Nē, bet pagaid, man vēl 2 projektiņi jānodod, un tad. Un pēc Mm. 2 projektiņiem visticamāk, nu varbūt arī kādreiz iedod, bet trešo reizi tieši tādā pašā režīmā ir tā, ka tu nepabeigsi tos projektiņus. Nu jā, nu ir jau arī tas, ka tā zemapziņa iemācās, kā tevi vadīt, lai paņemtu to, kas tam ķermenim vajadzīgs, un tāpēc tev sūta to nogurumu. Tā, kad tu sev kā pāri, tev varbūt viņš pat nepienāktos tas nogurums, ja tu vēl neesi nodarījusi sev pāri tik ļoti, bet tev jau tiek sūtīts nogurums, lai tu neaizej tajā. Un tad ir, oh my God, nu reizēm tas ir nogurums, reizēm tās ir sāpes muguras sāpes, vecie kaut kādi lūzumi, ievainojumi, kas ir sadzījuši, kam it kā nevajadzētu darboties. Tev sūta sāpes, jo sāpes ir vienīgais, pret ko cilvēkam ir ļoti grūti pretoties. Bet ko tad mēs darām? Tabletītes, un tad vēl stiprākas tabletītes, bet tās sāpes jau iet pāri visām tabletītēm. Tāpēc sākam Tā. ar mīlestību pret sevi, tad mēs sajutīsim, sapratīsim, kas ir mīlestība pret bērnu. Un, jā, mīlestība nav laust viņus, un mīlestība nav ļaut viņiem, tā kā saka, ja pelēm pa galdu dejot. Mm. Tas nav. Mhm. Jebkura darbība kaut kur, kaut vai aizrādīt bērnam, bet ja tas nāk caur mīlestību, tas būs pavisam savādāk nekā, kā es saku, mēs varam teikt, es tevi mīlu, bet iekšēji vienkārši justies iztukšoti. Bērns sajutīs, ka mīlestība ir nogurums, tukšums. Mm. Tāpēc primāri sākam ar sevi, ņemam bērnus kā savus visforšākos, krutākos skolotājus, ieklausamies viņos, un vai tad mēs to izdarījām vienā dienā? Nē. Mēs ilgi un mums vēl ir garš ceļš priekšā. Es pilnīgi Mhm. droši liekot roku uz sirds, varu pateikt, es neesmu perfektākā mamma pasaulē, es neesmu ideāla mamma, es tāpat kļūdos, es tāpat man vēl ir ar ko strādāt, vēl tāpat traumas, ko Katrs atstrādāt, vecuma posms ko nedod notrigerē bērniem. mūsos, jā, notrigerē mūsos citu laiku posmu, kas mums ir jāsadziedē. Un tas ir arī kaut kas tāds, ko es tiešām gribētu normalizēt, ļaut sev kļūdīties. Un vai es nekad dzīvē nepaceļu balsi? Es reizēm viņu paceļu. Nu, tad, kad es esmu izskaidrojusi, kāpēc tagad nevar spēlēt to spēlīt 3 naktī vairāk, un es esmu nosaukusi 4 un 5 iemeslus, un joprojām tā spēlīt tiek spēlēta, jā, es pacelšu droši vien to balsi. Um, bet vai es tāpēc sevi grauzīšu? Nu, nē, nu mēs arī esam, nu, mammas arī ir tikai un vienīgi Tikai un cilvēks. vienīgi cilvēki. Un mēs arī esam nogurušas un vēl nezinu kādas, un reizēm mani bērni ir pārāk ilgi pie ekrāna, bet tajā pašā laikā es izvērtēju tajā brīdī, kas viņam būs vajadzīgāks, nē, bet kas viņam būs more ok, tātad tas, ka viņš pasēž pie tā ekrāna, vai arī tas, ka viņam būs pārgurusi māte, kas viņam brēc virsū un kam tas bērns krīt uz nerviem. Un, nu jā, nu reizēm dzīvē ir situācijas, kad vienkārši savādāk nevar. Kā piemēram, man bija pēc vīra nāves. Man vienkārši nebija fiziski spēka. Man nebija par ko paņemt auklīti, jo man bija vienīgais naudas ienesējs aizgājis citos medību laukos nest naudu.
Un man nebija varianta. Jā, viņi bija ļoti daudz pie ekrāna, bet vai es jūtos vainīgi pie tā? Nē, tāpēc, ka tas bija tiešām labākais, ko es varēju tajā brīdī darīt, jo tad, kad tu esi pārgurusi, sēdēt un kliegt virsū saviem bērniem, tāpēc, ka tā ir pareizi, nevis viena stunda vēl ekrāna būtu, teiksim, jau nebūtu jau pareizi. Izvērtē vienkārši to enerģiju, ko tu laid no sevis ārā, kas tavuprāt ir labāk vai sliktāk. Ne jau ilgtermiņā, bet šajā brīdī. Un nepārmest sev savas kļūdas, vienkārši saproti to, ka tu māci savam bērnam ar savu piemēru sakarīgu komunikāciju, tu māci klausīties, tu māci izteikt savas domas un jūtas, un galu galā tu ļauj tam bērnam iemācīties sevi sajust. Jo ja viņš sevi nejūt, jo kāds cits viņam pasaka, kā ir jājūtās, viņš jau par kādām robežām mēs varam runāt, ja cilvēks sevi nejūt. Un šis ir tas, ko es saku, bērni viņi jau atnāk, viņu iestatījumi, noklusētie iestatījumi, default iestatījumi ir, kad es esmu svarīgs, es esmu vērtīgs, un tas ir tas, ko viņš pieprasa uzmanību, tāpēc viņš pieprasa uzmanību, viņš pieprasa laiku un vēl visu kaut ko. Un jā, viņš tā kā pa sevi varbūt īstenībā atkarīgs no bērna, varbūt padomās par sevi vispirms. Bet tas ir tā kā dabīgi. Un tad, ja mamma ir tāda, kas atdod visiem, sev neko neatstāja, tur nepēd, un viņa nav svarīga, jo galvenais jūs, patiesībā bērnam veidojas tāds iekšējs erors. Pagaid, kā? Mana tā bilde, pēc kuras es tā kā gribu līdzināties, jo mamma ir pats tuvākais, viņa dara šitā. Tātad, ja es gribu darīt kaut ko sev, tad tas nav pareizi, jo mamma ar savu piemēru, ne jau ar vārdiem, ar savu piemēru rāda, ka šis nav pareizi. Viņam veidojās tas erors. Man bija viena situācija, kur tagad pieaudzis dēls ir, mēs ejam tā kā akašu kronikās skatīties, un tur ir par to, ka viņš nekad nav redzējis, kad mamma sevi liek pirmajā vietā. Viņam dzīvē šobrīd ir milzīgi izaicinājumi, jo viņam nav piemērs, kā ir, ka tu liec sevi pirmajā vietā. Un tas ir pa lielam, es teiktu, mēs esam vairāk vai mazāk uzauguši, ja, kad sievietēm īsti nebija teikšana, nebija vārds, kā nu kurā ģimenē, ja. Bet mammas bija tās, kas bija pēdējās rindā. Tētis vienmēr, bērni, tētis un viss. Un tagad mums patiesībā ir no jauna jāmācās. Mums ir jāmācās sevi, un es redzu, kā tas, lai arī bērns tā kā redzēja, un viņš tā kā apzinās, bet mamma nekad nelika sev vietā, bet es tomēr, kad es biju bērns, es liku sev vietā, pirmajā vietā. Bet tagad, šodienā, esot kā mamma, viņa ierauga, ka viņa turpina darīt to tāpat, kā viņas mamma to darīja tajā laikā. Neapzināti. Ja kā bērns viņa vēl saglabāja to, ka es esmu svarīga, tad pēc tam, nonākot līdz mammas lomai, līdz mammas lomai, viņa spēlē tieši to pašu spēli, ko spēlēja mamma. Un neapzināti. Tāpēc mums ir jāmācās. Mums patiesībā no jauna ir jāmācās, jo lielākai daļai mammas to nav, tā kā ar savu piemēru nav iedevušas, nav parādījušas. Mums ir jāmācās sevi likt pirmajā vietā. Tādā veidā mēs atbalstīsim savus bērnus. Ja mēs sevi ieliekam pirmā vietā, mēs esam resursā. Mēs jau varam uzklausīt 351. reizi, kāpēc. Es neesmu resursā pie trešā jau korķiša vārā. Bet, ja es esmu resursā, var arī 350 kāpēc uzklausīt un paskaidrot. Plus bērniem tā kā iedot, tas ir normāli, ka tu liec sevi pirmajā vietā. Un tādā veidā mēs nomainām paudžu paudzes, vai ne? Bet tas, ka mums ir jāmācās sevi mīlēt, jo mums ne jau tāpēc, ka vecāki mūs nemīlēja, bet tāpēc, ka drīzāk viņiem nebija tas iedots, viņi nemācēja to tādā fiziskā līmenī nodot.
Tā viņi mūs mīlēja, viņi darīja visu labāko, ko viņi varēja. Bet viņi nemācīja ar savu piemēru lielāko tiesi nu mums nodot, tāpēc mums ir jāmācās sevi mīlēt, sevi likt pirmajā vietā. Tādā veidā tas kalpos gan mūsu bērniem, gan mums pašām. Un tad, Mhm. līdz ar to mūsu bērni veselāki nodos arī tālāk saviem bērniem, vai ne? Mhm. Tāpēc darbs ar sevīm ir šeit un tagad, nevis tad, kad bērni izaugs, jo tad būs pa vēlu. Labi, pa vēlu ir tikai tad, kad uzmet trīs ausis. Mhm. Smilts nekad nebūs pa vēlu, Mhm. bet nevajag atlikt, jo es domāju, ka ir pienācis laiks, kad es arī šajā formātā varētu padalīties ar savu stāstu vienā no nākamajām reizēm Mhm. par to, kā neatliekot sevi, mēs varam ietekmēt un teikt, varbūt pat izglābt Ja tu ģimeni savam no sarkanajam karogam traģēdijas. pagāji garām, es savā sarkanajā karogā iesoļoju viņam plīvojot. Un tā kā, jā, mēs tiešām varētu par šo te padalīties kādā no nākamajām sarunām, bet es gribu vienu sarkano karogu, ja gadījumā kāda dāma skatās, kas ir stāvoklī šobrīd, trešajā trimestrī, tad es nezinu, vai tu man piekritīsi, bet no smadzeņu darbības un mantotās ģimenes traumas un psiholoģijas un vispārējā puses, um, vienīgais brīdis, kad nestrādāt ar savām traumām, ir tad, kad tu esi pēdējā, trešajā trimestrī. Jo tas, ko tu pārdzīvosi, tas viss imprintējās tavā bērnā un var uztaisīt traumu. Nu, bērns vienkārši var nokopēt tavas traumu un tavu sajūtu. Tāpēc, piemēram, arī es strādāju ar grūtniecēm, kas ir trešajā trimestrī. Nu, trešais, tāpēc, ka tīri smadzenes tur visaktīvākās ir tam bērnam un sāk jau tur viss jau tur kopēties. Es strādāju tikai tad, ja viņai ir nu, tiešām noticis kaut kas briesmīgs, ja teiksim, nu, ir piedzīvot kaut kāda reāla trauma, tad no tās mēs atbrīvojamies, jo tas bērns jau ir traumatizēts, vai arī tās ir bailes no dzemdībām. Bailes no nāves dzemdībās, jā, tad tādā gadījumā es strādāšu. Savādāk es tomēr nu, iesaku pārcelt pēc 3, 4 mēnešiem to darbu, tāpēc, ka tiešām ir ļoti, ļoti liela iespēja, ka tā trauma un tās sajūtas tiks nokopētas bērnā. Tā kā, nu jā, Nu, tā tas kā man vienīgi. baigi nav komentāri tieši par trešo trimestri. Pieņemu, pieņemu, akceptēju. Bet, teiksim, tas, ka grūtniecība ir iemesls, lai atliktu, man šķiet, ka nē. Jo tas ir tas mirklis, kad tu vari, nu, teiksim tā, ka man nav tā, ka es baigi daudz ar grūtniecēm strādāju, bet man bija tieši viena uz pārdzimšanas sesiju. Un nezinu, kurš domāts, ir trešais, nu, 3, 6, Tā tad, no 6 līdz 9. jā. Es neatceros, viņai bija kaut kas starp 6 un 7 mēnesi. Mums vienkārši sanāca tā, kā sanāca. Un, Nu, redzi, šis te tavs pārdzimšanas stāsts, tas ir tas pats, kas dziedēt savas bailes no dzemdībām, basically, ja, ja šis piedzimšanas stāsts nav bijis labvēlīgs, tad jā, tad tas ir ok, bet tas ir, nu, tiešām strādāt no paša sākuma līdz tiem 6 mēnešiem, jā, bet vienkārši tieši tāpēc, ka tam embrijam tās smadzenes sāk mhm, attīstīties un visas tās smaržas un garšas un viņas tā kā, nu, tur viss notiekās tikai tāpēc, mhm, kad, nu, tu tiešām vari traumēt to bērnu. Tev jau viss būs kārtībā, bet tam bērnam, bērns patiesībā arī tīri dzemdē caur augļūdeņiem. Viņš cenšas līdzsvarot mātes paaugstināto kortizolu, un tas ir arī, ja tā tad. jā, nu jā, tas drīzāk ir tas, ko tu saki. Tas ir cik aktuāla tā tēma. Nevis iet Mm, vienkārši tagad es mm, dziedināšu dzimtu pēdējā, tev ir jāvelta kaut kam citam. Bet, mm, ja tas ir saistīts ar bērnu un dzemdībām, mm. tad Un tad viņš noteikti, jā. tāpatās jūt.
Viņš jau Mm. tāpatās jūt, Jā, viņš jā, jau jā, jā, jā. pa lielam ir nokopējis to tavu baili, kad, jo tieši šis bija tas variants, kad pirmais bērniņš bija traumatiski ienācis ģimenē. Mammai bija tā, ka viņa labprāt grib vēl bērniņu, bet reāli bail no dzemdībām. Mm. Un tad es teicu, nu, bet kāda starp, nu, tā kā, ja tu atstrādāsi, būs lielāks efekts nekā, ja tu paliksi tajā Mm. bailē, jo Mm. bērns jau to ir nokopējis. Un gala rezultātā dzemdības bija, viņa teica, tik vieglas, tik ātras dzemdības, nezinu, vai vispār vēl kaut kur ir iespējamas. Mm. Tā kā tas ļoti, ļoti strādā. Un, nu, jā, tā kā tu saki, tas bija pa tēmu, vai ne? Nevis tur, Mm. nezinu, ar vecmāmiņu kaut ko iet Es atrisināt. gāju Tieši tā, savu vai, pārticību vai, dziedēt. vai arī vispār nekad nestrādā, un tu pēkšņi pēdējos mēnešos. Es Mm. teiktu, ka pie maniem, par cik tas iet, visticamāk, caur elpošanu, tas nenotiktu, jo tīri fiziski grūti ir apgulties Mm. uz muguras un elpot. Mhm. Bet jā, tādā ziņā es noteikti piekrītu. Arī piekrītu, ka, ja tas ir pa tēmu, tad varbūt, kāpēc atlikt, bet Mm. tur ir tikai jāsaprot, bet vienkārši tāpatās pastrādāt ar sevīm. Visu laiku nestrādāju, bet tieši tur gribās pastrādāt pirms dzemdībām. Mm. Parasti jau, nezinu, parasti jau nav, man liekas, tā. Ir gadījies tev, ka tieši tā nāk cilvēki, tieši sagribās. Vot, 7., 8. mēnesis, vot tieši nevis krāmēšu dzemdību somu, bet tieši iešu pastrādāt ar dzimtiņu. Man katrā ziņā Nu, nav nē, tādas man pieredzes, tā kāpēc vajadzēja. nav bijis. Man ir bijis tā, ka ir iepazīšanās sesija kaut kāds, nu, tur nezinu, 4. mēnesis, teiksim, vai 5. Un tad ir. O, nu, vot tad es aiziešu dekrētā, tad man būs laiks, tad es gribēšu pastrādāt. Un es, nu, nē, tad tu pastrādāsi, nu, droši vien pēc gada, kad tev būs atkal laiks. Bet jā, nu, teiksim, ar tādām kaut kādām depresīvām sajūtām un, nu, teiksim, jo mainās arī tā mammas loma, jā, ko nozīmē būt 2 bērnu mammai vai 3 bērnu mammai, jā. Un, ja tas ir tāds vienkārši, tad ar to arī, teiksim, pastrādāt, lai tam bērnam nav jānokopē tur tie sviesti, un tu pati vari daudz labākā pozīcijā iestāties šajā jaunajā lomā. Bet, nu jā, tādi tur aktivizēsim sievišķību, tur parasti nenāk 7. mēnesī. Jā. Tā kā, Jā. jā, man liekas, mēs esam aizpeldējuši tik tālu, cik mēs varējām. Es nezinu, cik mēs stundas runājam, bet te nu mēs esam. Uh, Varbūt, kad es nezinu tiešām, cik mēs vēl runājam, varbūt, kad pat nāksies griezt šito uz pusēm, bet nu to mēs redzēsim. Jebkurā gadījumā viens ir skaidrs. Gribi dzīvot vieglāk un savādāk un redzēt pasauli savādākās krāsās, nu tad var un vajag par sevi strādāt. Varbūt. Paldies, ka jūs Teica bijāt tā. šeit. Atkal es tev nogriezu sakāmo. Paldies, ka bijāt šeit un tiekamies nākamajā epizodē.